Kā nosaka atkrituma apsaimniekošanas valsts politika, tad tuvākajos gados jāspēr izšķiroši soļi, lai samazinātu noglabājumu atkritumu daudzumu un nodrošinātu iespēju iedzīvotājiem atkritumus šķirot un nodot otrreizējai pārstrādei. Tieši tādēļ Liepājas RAS pēc tuvāko pašvaldību iniciatīvas ir izstrādājusi reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu. Jautājums par reģionālā atkrituma apsaimniekošanas centru, tas ir iezīmēts jau valsts plānā un arī mūsu reģionālā plānā. Tas ir uzsverts, kā šādi centri veidojas ap poligoniem, ka tie ir pašvaldību pārziņā, pašvaldību uzņēmumu varētu pildīt, Liepājas RAS konkrētajā gadījumā varētu pildīt šī centra funkcijas, un mēs to arī darām. Tomēr iedzīvotājiem visvairāk interesē, vai jaunais atkrituma apsaimniekošanas plāns ienesīs kādas korekcijas apmaksas kārtībā, un vai atkrituma apsaimniekošana nekļūs dārgāk. Izmaksas par vienu kubu, ko atkritumus cilvēks saražo, noteikti nesamazināsies, jo arī valsts plānā ir un likumā par dabas resursu nodokli ir iestrādāts, ka šis dabas resursu nodoklis ar katru gadu paliek lielāks. Un arī izmaksas, kas veidojās poligonā, palielinās degvielas izmaksas, nepaliek lētākas, elektroenerģija nepaliek lētāka, minimāla alga darbiniekiem nepaliek lētāka, tā kā kopējās izmaksas nesamazinās. Bet iedzīvotāji, ko var darīt, lai samazinātu savus izmaksas ar atkritumiem, ir šķirot, jo par sašķiroto atkritumu nav jāmaksā. To var nodot operatoram bez maksas. Atliek samaksāt par to, ko mēs sametam visi kopā vienā konteinerī. Tas nozīmē, ka vienīgais veids, kā maksāt mazāk par atkritumu nodošanu, ir šķirot atkritumus. Jā, tādā veidā samazinot to atkritumu daudzumu, par kuru ir jāmaksā. Kamēr jaunais plāns top, Liepājas RAS iesaista sabiedrību un jo īpaši jauniešus un bērnus dažādās aktivitātēs, lai veicinātu izpratni par atkritumu šķirošanu un zaļu dzīvesveidu. Pašiem mazākajiem bija iespēja radoši no dažādiem iepakojumiem darināt mūzikas instrumentus, un te gan jāsaka, ka tie visi bija izmantojami un ļoti interesanti. Un šeit mēs varam aplūkot otrās vietas ieguvēju Durbas pirmsskolas izglītības iestādes Ābolītes iesniegto darbiņu, kur, kā mēs saskaitījām, ir 118 korķīši, kas ir patiešām var redzēt, ka viņi ir otrreizē izmantoti. Ja? Te ir plastmasas pudeļu korķīši, ālus pudeļu korķi, kā arī konzerva buņģu un vēl iespējams kādu zobu tūbiņu vai kādu citu iepakojumu materiāls. Savukārt lielākajiem visa gada garumā Liepājas RAS nodrošināja vidusstundas, kurās atraktīvi un saistoši stāstīja par šķirošanu, pārstrādi, iesaistot bērnus praktiskās nodarbībās. Kā jums veicās ar šķirošanu? Slikti. Kāpēc? Tāpēc, ka mums bija 3 kļūdas. Tagad vidusstundas ir licencētas un var pavisam droši teikt, ka tajās saņemtā izglītības programma atbilst visām prasībām. Tā gan nav bieži praksa, ka ražošanas uzņēmums nodarbojas ar sabiedrības izglītošanu. Tāda iniciatīva ir apsveicama, un mēs gaidām vairāk šādas piedāvājumus, un mēs gaidām tiešām interešu izglītības programmu dažādību jauniešiem, un gaidām viņu sākot no pirmskolas vecuma bērniem un skolas vecuma bērniem, kā arī jauniešiem. Tā kā es domāju, ka Liepājas RAS būs kā iniciators un tāds dzinulis arī citiem. Šajā gadā Liepājas RAS noslēdz ar Eiropas Savienības kohēzijas fondu projektu, kur ietvaros iegādājās tehniku inerto atkritumu smalcināšanai. Lielākā pievienotā vērtība vienmēr ir tiem procesiem un darbībām, kas tiek darīti domājot par ilgtermiņu un nākotni. Tieši tādēļ arī Latvijā ir ilgtspējas indeks, kas ir stratēģisks vadības instruments, kas balstīts uz starptautiski atzītu metodoloģiju un palīdz Latvijas uzņēmumiem diagnosticēt savas darbības ilgtspēju. Atkrituma apsaimniekošanas uzņēmums Liepājas RAS jau 2. gadu piedalās un saņem labu novērtējumu. Ja gadu iepriekš bija bronzas godalga, tad šogad jau sudraba. Šīs novērtējums mums tiešām dod tādu pārliecību, ka esam kaut kādā ziņā sakārtoti, ka nerīkojamies tur haotiski, un es ceru, ka šādu attieksmi, mūsu uzņēmumu attieksmi jūt arī mūsu darbinieki un klienti, un tas ir galvenais. Dalība ilgtspējas indeksā atkrituma apsaimniekošanas uzņēmumam Liepājas RAS palīdzēja vēl mērķtiecīgāk izvērtēt savas atbildības un turpināt tās pilnveidot arī nākotnē.